Aktīva nodarbošanās ar orientēšanās sportu notika no 6. līdz 10. oktobrim orientēšanās nometnē Madonā. Jaunieši, uzsākot sportiskās aktivitātes, pulcējās Madonas novada domē, kur tikās ar novada administrāciju. Dalībnieki tika sveikti ar ierašanos Latvijā, tiem novēlēja labus rezultātus un patīkami pavadīt laiku sportojot. Jau ar pirmo aktīvo nometnes dienu dalībniekiem sākās spraigi treniņi. Pats pirmais treniņš dalībniekiem notika Jāņu kalna apvidū. Nometnes organizators ir Gunārs Ikaunieks, kas ir Madonas sporta skolas orientēšanās sporta skolotājs un ļoti aktīvs cilvēks. Mēs uzaicinājām orientieristus no Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas, kas arī šeit ir ieradušies, kopskaitā 37. Mēs piedāvājam viņiem dažādus Madonas novada apvidus, dažādās kartēs un katru dienu citā vietā, lai sniegtu viņiem priekšstatu par orientēšanās dzīvi arī mūsu novadā. Tāpat mums bija vairākas ekskursijas, gan Madonas pilsētā, sporta centra, muzeja, pilsētas apskate. Un mēs bijām arī Gaiziņkalnā, protams, augstākajā vietā, kā arī Lido Ķirsona muižā, tāpat arī Vestienas muižā un Vestienā, kur arī izveidojam treniņu. Runājot ar dalībniekiem, kas ir ieradušies, viņi ir ļoti apmierināti ar to sniegtajām iespējām, kas šeit ir. Protams, mūs ļoti ir rutinājis šajā nedēļā laiks, augšā ir stāvējis mums klāt, lai arī ne tikai sacensība un tāda organizācijā puse būtu veiksmīga, bet arī, lai dalībniekiem būtu prieks par šo sauli, kas ir šajā rudenī, man liekas, tas arī ir ļoti brīnišķīgi, ka arī augšā esam sarunājuši visu. Zviedrijā vienmēr ir akmeņi, ir klintis, un pēc tam viņi arī ļoti bieži orientējas, izmanto, lai gūtu atsaistes punktus. Tad šeit viņiem ir jāmeklē jaunas iespējas, lai noietu pa kalna virsotnēm un visu, jo nav šo punktu, nav akmeņa, nav klinču, pēc kā viņi ir pieraduši parasti orientēties Zviedrijas mežos. Viņiem tas ir ļoti liels, jāsaka, piedzīvojums un arī, es domāju, ļoti liels iegūms, lai celtu savu meistarību, izmantojot šo dažādību. Visinteresantākais un reizē arī grūtākais treniņš dalībniekiem bija nakts trases Meceres silā.
Vakardien bija nakts sacensības, viss kārtībā, visi arī bija apmierināti. Distance bija izplānota Smecersila slēpošanas trašu rajonā ar vairākiem apļiem garākajās distancēs. Garāko distanci izdevās uzvarēt Lietuvas pārstājiem. Tie palika 2. vietā, bet tās īsākajās distancēs Latvijas pārstāji bija priekšā. Īsi pirms Madonas novada atklātā čempionāta Ļaudonā tiekamies ar dalībniekiem no Zviedrijas orientēšanās kluba Solo. Jūtamies labi, tikai esam nedaudz uztraukušies. Domājam, ka trase nebūs pārāk grūta. Kaut arī neesam pieraduši pie orientēšanās šādā apvidū, Zviedrijā apvidus ir vairāk klinšains, šeit ir ļoti daudz koku. Nometnes laikā mums bija daudz treniņu, arī nakts trase. Tā bija nedaudz grūta, bet tas tomēr bija interesanti. Savā pieredzē un sajūtās pēc finiša dalījās Zviedrijas un Igaunijas klubu dalībnieki. Trase bija grūta, bet brīžiem gāja ļoti labi. Es nedaudz arī apmaldījos, bet beigās viss beidzās labi. Šodienas trase bija viegla, tikai nedaudz traucēja sakritušie koki. Ar šo sporta veidu nodarbojos jau 36 gadus un savu pieredzi tālāk nododu saviem skolniekiem. Kaut arī esam tuvi kaimiņi, tomēr uz šī sporta veida sacensībām Latvijā esmu pirmo reizi. Bet kamēr tika gaidīti visi dalībnieki finiša taisnē, bija jaunieši, kas atrada veidu, kā kavēt sev laiku un aktīvi darboties. Vislielākais atbalsts dalībniekiem bija no viņu treneriem. Uz interviju aicinājām Zviedrijas orientēšanās kluba treneri dalīties savos iespaidos. Mēs esam ļoti apmierināti un mums ir prieks satikt arī citu valstu sportistus un dalīties savā pieredzē. Orientēšanās apvidus Latvijā ir ļoti atšķiras no tās vides, kur mēs sportojam Zviedrijā. Nevarētu teikt, ka orientēties ir grūtāk, bet ir vairāk jādomā, lai neapmaldītos. Meklēsim katrs sev tuvu sporta veidu, kas ļautu mums dzīvot veselīgi.